Es esmu Baiva Kaika Kargana, jā, esmu Latvijas Zinātnes padomē, vadu pēcdoktorantūras nodaļu. Pēcdoktorantūras nodaļa praktiski nodarbojās ar projekta īstenošanu, un es tūlīņā tā mēģināšu palaist savu prezentāciju. Tā. Redzam, jā. Redzat, jā? Ļoti jauki. Tātad, jā, par pašu tad, programmu, kam lēnām slaidi iet. Toliņā lēnām viss, kamēr iestrādājas. Tātad, jā, pēcdoktorantūras pētījumi, tas ir projekts, mēs viņu ikdienā saucam, un arī droši vien publiskajā telpā esat jau dzirdējuši, saucam par postdoku projektu, kas attiecīgi zinātnieki, kas tajā piedalās, dēvējam viņus par postdokiem, līdz ar to arī savu prezentācijā pamatā izmantošu droši vien šo terminu. Šo projektu Latvijas Zinātnes padome īstenot tātad no 24. līdz 29. gadam. Mērķis pašai programmai tātad ir tieši stiprināt un attīstīt uzņēmumos un zinātniskajās institūcijās tātad cilvēku resursu attīstību, kapacitāti pašu, attiecīgi arī jauno zinātnieku kapacitāti palielināt, viņu karjeras attīstību veicināt. Un, protams, paralēli šim arī komersantiem ir iespēja attīstīt savu uzņēmumu, veicināt inovāciju, izstrādi. Un tas tāds ļoti labs veids, kā tieši caur šo programmu piesaistīt jaunos zinātniekus uzņēmumu attīstībai vai kāda konkrēta jau mērķa vai produkta izstrādē vai kāda prototipa. Šobrīd ir atvērta atlases kārta no 9. februāra līdz 31. maijam. Šī ir 4. atlases kārta. Pirmās 2 atlases kārtas bija mērķēta zinātniskām institūcijām, tātad universitātēm, augstskolām, institūtiem. 3. un 4. kārta ir ar saimniecisko darbību saistīta, kas nozīmē, ka šīs 2 kārtas jau ir konkrēti mērķētas uz komersantiem. Var pieteikties arī zinātniskas institūcijas, bet tad ar savu saimniecisko daļu. Tīri visas šī programma tiek regulēta ar ministru kabineta noteikumiem 35. un tātad pati projekta īstenošana beidzās 31. decembrī 29. gadā. Jā, lēnām pārslēdzās slaidi, skatos. Tātad, kas tad var startēt? Tā kā jau sākt Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā reģistrēti uzņēmumi, jebkādi, sākot mikro, mazais, vidējais, lielais. Tāpat var startēt arī zinātniskās institūcijas, bet, kā jau minēju, tātad tikai un vienīgi ar savu saimniecisko darbības daļu. Tātad ar to, ja mēs varētu tā teikt, ka mēs iedomājamies, ka zinātniskā institūcija ir komersants, tad no šāda skatu punkta. Tas, kas ir svarīgi, ka komersantam nav kādi noteikti rīkojumi vai kādas atgūšanas maksāt nespējas vai kāda liela uzkrāti parādi, šis jau tiek pārbaudīts pašā sākumā. Zinātniskās institūcijas tātad, ja startē, tad viņi startē ar savu saimniecisko pusi un pamatā visas būs tad, šobrīd tā izskatās, kā lielais komersants. Tas, kas ir visās kārtās pilnīgi vienādi un nemainīgi, tas, ka pēcdoktorants tātad ir jaunais zinātnieks, tas nozīmē, ka viņš doktora grādu ir iegūst pēdējo 10 gadu laikā no brīža, kad iesniedz savu pieteikumu, kad beidzās tas konkurss, un pēcdoktorants tātad strādā pilnā slodzē pie komersanta. Komersants uzņēmējs viņu pieņem darbā, un viņš tiek nodarbināts pilnā slodzē. Par atbalstāmajām darbībām, tad uzreiz, lai saprastu, ko tad šī konkrētā programma piedāvā, tātad pamatā un viens no patiesībā arī dārgākajiem un svarīgākajām izmaksām ir personāla izmaksas, tad programma paredz, ka šis ir pieteikums, viena pētnieka pieteikums, kurā viņš īsteno savu konkrēti izstrādāto pētījumu un tādējādi mēģina uzņēmumā vai nu attīstīt kādu konkrētu jomu, kādu produktu, izstrādāt kādu prototipu, pārbaudīt dzīvē varbūt kādu ideju, vai tā varētu būt uzņēmumam peļņu nesoša. Tātad šādi attīstās. Un līdz ar to arī tiek attiecinātas personāla izmaksas.
pēcdoktoranta, jeb jaunā zinātnieka, tātad darba algas izmaksas, kas ir šajā pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā. Šeit pieminēšu arī, kad ir iespējams ņemt asistentu, ja ir nepieciešams, tas nav obligāti, bet ja ir nepieciešams, tad arī var piesaistīt asistentu un sekt arī viņa darba atlīdzības izmaksas. Vēl ir pieļaujams tātad pētniecības izmaksas, viss, kas saistīts tieši ar pētījumu veikšanu, tātad materiāli, kas ir ķimikālijas, laboratorijā, trauki, komandējumi, visu, kas ir tiešā veidā nepieciešams, lai īstenotu savu pētniecības pieteikumu. Tāpat ir attiecināms arī līguma pētījumiem, dažādas līguma pētījuma izmaksas, kas jums nepieciešams kāds licences iegādāties. Tikpat labi arī kādu patentu varbūt priekš jūsu pētījumu, lai lietotu to, tas ir attiecināms. Izmaksas par instrumentiem un aprīkojumu tādā mērā, ka jūs varat tikt, cik jums ir vajadzīgs konkrēti uz šo pētījumu. Attiecīgi jūs nedrīkstat iegādāties varbūt pamatlīdzekļus, bet jūs drīkstat viņu lietot tik tālu, cik tas ietver nolietojumam izmaksas. Tātad, ja jūs varbūt nenopērk, jūs varat nomāt datoru, ja uzņēmumam nav, ja uzņēmumam ir, tad var attiecināt nolietošanas amortizācijas izmaksas. Izmaksas par patentiem, tātad, ja pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā pēcdoktorants izstrādā patentu, tad var arī šīs izmaksas vērš uzmanību, izņemot lielo komersantu. Tātad mazie, mikro, vidējie var, lieliem komersantiem šīs izmaksas konkrēti patentu apstiprināšanai, viss, kas saistīts ar patentu maksām, tās nav attiecināmas. Mācību izmaksas attiecināmas ir visiem, ja pēcdoktorants dodas mācībās, arī šīs izmaksas var iekļaut savā pētniecības pieteikumā. Šeit gan uzreiz piemetināšu, ka mācību izmaksām ir mazliet cita atbalsta intensitāte, bet to es stāstīšu jau uz priekšu. Un tad par ierobežojumiem. Galvenais tāds lielākais ierobežojums, kas jāņem vērā, tātad konkrēti šim pētniecības pieteikumam, ko uzņēmums iesniedz, viņam ir jāatbilst kādai no RIS3 jomām. Tātad jebkura no šīm 5 zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, fotonika un viedie materiāli, inženiersistēmas, viedā enerģētika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Varbūt starpdisciplinārs pētījums, ja ir vairāk kāda, piemēram, humanitārā joma klāt, bet galvenai tāpat ir jābūt kādai no šīm RIS3. Tas arī būs jānorāda pieteikumu, ka gatavosiet, tur būs vienkārši jāizvēlās no viena no 5. Katra pētniecības pieteikuma maksimālā summa ir 192 360 eiro. Tātad jūs skatāt, šī ir tā maksimālā summa, kuru jūs varat iztērēt līdz 36 mēnešu periodam, kuru jūs varat plānot. Jums nav obligāti jāņem 36 mēneši un 192 tūkstoši. Jūs varat ņemt 192 tūkstoši uz 24 mēnešiem, ja jūs tā saplānojat. Tas jums jāpamato ar savu pētījumu, bet tikpat labi jūs varat arī 1 gadu īstenot pieteikumu, un jūs varat īstenot arī par 120 tūkstošiem, ja tas ir pietiekami jūsu konkrētam mērķim. No šiem 192 360 eiro, tad arī rēķina to atbalsta intensitāti. Un par atbalsta intensitāti, tātad konkrēti 4. atlases kārtā, kā jau iepriekš minēju, var pieteikties dažādi lieluma uzņēmumi. Tas, kas ir šai kārtai konkrēti noteikts, ka tam ir jābūt rūpnieciskam pētījumam. Tātad tas atbilst starp TRL 2 un 4. Tehnoloģija gatavības līmenis tātad ir no 2. līdz 4., 2., 3., 4. Tajā posmā, un tas atbilst rūpnieciskam pētījumam. Mazajiem komersantiem šī ERAF atbalsts ir 70%, privātais ir 30%. Kā jau vairums droši vien ir redzējuši arī, tad šo atbalsta intensitāti var palielināt par 15%. Ar nosacījumu, ja tiek plānots šos rezultātus un pētījumu
tā kā paust publiski, rādīt, piedalīties, piemēram, konferencēs, publicēt rakstus atklātos žurnālos. Ja ir plānotas šādas darbības, tad var paredzēt papildus 15%, bet ne vairāk 80% tātad ERAF atbalsts. Tas nozīmē, ka mazie it kā ir 70, viņi dabū vēl 10 klāt, 80%, un tad 20% ir savs privātais finansējums. Tehnoloģija tiesību aizsardzības atbalstam, tātad, ja tiek plānots patenta izmaksas, tad tur būs 50% konkrēti tieši tai pozīcijai un mācībām 70%. Tātad, ja jūs esat mazais vai mikro uzņēmums, plānojat pētniecību un mācības, tai skaitā, tad uz mācībām būs 70%, ja jūs plānojat palielināt līdz 80%, tad pārējām pētniecības izmaksām 80% tas atbalsts. Vidējiem komersantiem pēc principa tas pats, tikai tātad ERAFs ir 60%, privātais finansējums ir 40%, arī ir iespēja palielināt par 15%, tas līdz ar to nozīmētu jau 75%. Tieši tāpat tehnoloģija tiesību aizsardzības atbalstam 50%, mācībām 60%. Lielais komersants, ņemot vērā, ka es redzēju, kad ir arī no zinātniskām institūcijām, tad lielais zinātniskās institūcijas startē kā lielais komersants, viņam ERAF atbalsts ir 50%, privātais finansējums arī ir 50%, un 15% ir iespējams tātad palielināt, ja pēcdoktorants tātad piedalās kādās konferencēs, raksta rakstus un ir visādi citādi aktīvs ar saviem rezultātiem, tad var 65% atbalstu saņemt no ERAF. Tehnoloģija tiesību aizsardzības lieliem komersantiem nav paredzētas izmaksas, mācībām tātad ir 50%. Tas, kā komersants var startēt ar valsts atbalstu šajā programmā, ir 2 veidi. Droši vien, ka vieglākais un vienkāršākais ir ar de minimis. Ja tiek uzņēmums startē ar de minimis atbalstu, tad viņš iesniedz no vidu elektroniskās datu bāzes, no EDS izdrukātu jau uzskaitas veidlapu par atbilstību un pievieno deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību, tātad mazajam vai vidējam uzņēmumam. Un pievieno pēdējo gada pārskatu. Šajā gadījumā, ja par gada pārskats par 2025. gadu vēl nav sagatavots, tad pievieno par 24. gadu. Ja te minimis atbalsts ir izsmelts vai nav pieejams uzņēmumam kaut kādu, tad var startēt ar 651. regulu, tā saucamo GBER regulu. Tas nozīmē, ka ir jāpievieno tātad stimulējošās apraksts par stimulējošo ietekmi. Šeit ir iedots arī paraugs pie dokumentācijas mūsu mājaslapā un ir jāpamato tātad šī atbalsta nepieciešamība un arī jāpievieno šajā gadījumā būs deklarācija par atbilstību mazam vidējam komersantam. Nebūs, šeit būs vai nu šo nepievienos, es atvainojos, vidējam uzņēmumam, tātad vai mazajam pievieno deklarāciju par komercsabiedrības atbalstu. Ja tas ir lielais komersants, tad šī deklarācija nav jāpievieno, var pievienot apliecinājumu, ka ir lielais komersants. Un tieši tāpat jāpievieno pēdējais gada pārskats, un ja pieteikums tiks atbalstīts, tad būs jāpievieno abos gadījumos, gan de minimis atbalsta gadījumā, gan GBER regulas gadījumā būs jāpievieno finanšu vadības un grāmatvedības politika. Tas, ko jāņem vērā, ir tātad, ko jau teicu iepriekš, ka uzņēmumam, viņš nevarētu būt finansiālās grūtībās. Tas tiek pārbaudīts. To pārbauda gan vienalga, vai jūs nākat ar de minimis atbalstu, vai jūs nākat ar 651. regulu. Un jūs varat, kā komersants, ņemt arī sadarbības partneri, vai nu tas ir cits komersants, vai tā ir kāda zinātniska institūcija, jūs to varat darīt. Ja jūs plānosiet šim sadarbības partnerim finansējumu, tad mēs pēc tam pārbaudīsim arī viņam atbilstību, vai viņš nav grūtībās nonācis uzņēmums. Tīri par pašu procesu, tad tagad tā pārējot jau, kā notiek pieteikumā iesniegšana. Tas nozīmē, pieteikumu jūs
varbūt ir kāds lasījis jau par 1., 2. vai 3. kārtu, 4. kārtai mazliet ir atšķirīgi. Mēs cenšamies mazliet vienkāršot klientiem šo pieeju. Tas nozīmē, ka pieteikumu jūs iesniedzat 2 daļās. No sākuma jūs sagatavojat 1. daļu, kas ir diezgan vienkārši. Jūs sagatavojat zinātnisko aprakstu, Research Project Proposal, angļu valodā, un to mēs sūtam ārvalstu ekspertiem, lai viņi izvērtē zinātnisko kvalitāti, un, ja tā ir pietiekama, tad jūs saņemat lēmumu par to, ka jūs esat izturējuši zinātnisko kvalitāti, un tad jūs iesniedzat 2. daļu, kas jau būs latviešu valodā, postdoc sistēmā, elektroniski, praktiski, vairāk vai mazāk to pašu, aizpildot tātad latviešu valodā laukus. Ja jūs zinātnisko kvalitāti neesat izturējis, piemēram, jums saņemat, ka jums ir noraidīts, ka neesat sasniedzis slieksni vai ir pietrūcis finansējums, tad, ja neesat izturējis slieksni, jūs varat nākt atkārtot, varat šī paša atlases kārtas ietvaros skatīties, ko ārvalstu eksperts ir norādījis, kas ir bijušas tās vājās puses, uzlabot un sniegt atkārtoti. Un tad šis process notiek paralēli, tātad ir vērtēšana, jūs iesniedzat 1. daļu, mēs izvērtējam tātad šo grūtībās nonākušu uzņēmumu status, viss ir kārtībā, dodam ārvalstu ekspertam vērtēt, viņi izvērtē, mēs jums dodam atpakaļ, dodam lēmumu, sakam, ka jūs tiksiet tālāk, aizpildam vēl pēdējos laukus postdoc sistēmā, un tad mēs nonākam pie līguma slēgšanas. Noslēdzot līgumu, jūs sākat īstenot savu pētniecības pieteikumu, un vidusposmā tad jūs sagatavojat tātad zinātniskā kvalitātes vērtēšanai tātad savu vidusposma atskaiti, kurā jūs uzskaitat, kas tad ir izdarīts, kas ir plānots, kā pētījums, kā viss ir izdevies, kas varbūt tām ir nedaudz pamainījies, to visu droši var rakstīt, un ārvalstu eksperts šo vērtē. Šeit uzreiz jāsaka, ka nav praktiski tādu iespēju izkrist vai vēl kaut kā vairāk vai mazāk šeit ārvalstu eksperti norāda, kas ir plusi, kas ir mīnus, kur būtu jāpievērš uzmanība, un parasti no šīs vidusposma vērtēšanas nav jābaidās vai jāsatraucās. Pēc vidusposma turpināt īstenot savu pētniecības pieteikumu līdz noslēgumam, un noslēgumā tad ir noslēguma vērtēšana, tieši tāpat ārvalstu eksperti uzsāk, izskata jūsu 2-3 gadu laikā, ko jūs esat izdarījuši, kādi ir sasniegti tie rezultāti, un novērtē procentuāli, kāds ir tas rezultāts, kas ir iegūts. Tādu ļoti, kas būtu zem 50% novērtēti no 2017. gada praktiski mums ir ļoti maz, no vairākiem simtiem kādi 5 visā periodā. Līdz ar to tas apliecina, ja jūs kārtīgi pētnieks strādā jūsu uzņēmumās un pamato to, izstrādā savu pētījumu, tad praktiski vairāk vai mazāk vienmēr šis rezultāts lielāks vai mazāks tiek sasniegts. Tas, ko mēs sagaidām no paša pētniecības pieteikuma, ir iespējami tādi 5 lielie rezultāti. Nav jāsasniedz visi. Jāsasniedz visi ir tie, kas ir iekrāsoti ar baltu krāsu. Ja jūs redzat, tātad zinātnisko rakstu skaits ir, ja visa pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā ir jāsasniedz vismaz viens, jāsagatavo vismaz viens zinātniskais raksts. Viņam jābūt ir ka viņš ir pieņemts publicēšanai, varbūt vēl pat uz to noslēguma brīdi, ka viņš nav nopublicēts, bet jums ir apstiprinājums tam, ka viņš tiks publicēts, un publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas, tas praktiski ir jūsu līdzfinansējums, un to jūs arī pētniecības pieteikuma īstenošanas noslēguma daļā pamatosiet, ka tas ir no jūsu saimnieciskās darbības. Protams, ja jūs paredzat tikai šos 2 rezultātus, tad ārvalstu eksperta vērtējums varētu arī būt nepietiekošs vai zemāks, kā gribētos. Līdz ar to mēs aicinam arī skatīties un rast iespēju veidot, arī izstrādāt citus rezultātus. Piemēram, jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējams, tātad komersantam, ja tas ir kāds produkts vai tehnoloģija, varbūt pat izstrādāts prototips, patents, varbūt tehnoloģiskais apraksts, šeit var būt dažādi veidi. Kāds no šiem
Piemēram, tas ir arī pieteikuma mērķis, pētījums, uz kur jaunie zinātnieki strādā. Un jūs varat arī veidot sadarbību ar pētniecības organizācijām. Tātad, ja jūs esat kā komersants, jūs varat veidot sadarbību ar kādu no universitātēm vai institūtiem un tādējādi veicinot arī turpmāk sadarbību varbūt pēc pētniecības pieteikuma pabeigšanas. Ja startē zinātniska institūcija, viņa pavisam noteikti var arī ar komersantu sadarboties, jo ļoti bieži tātad šādas sadarbības arī ārvalstu eksperti vērtē daudz augstāk, un šeit ir tas rezultāts iegūtais varbūt nest arī lielāku, labumu un plašāku. Un tad ir vēl rezultāts izveidota pētniecības darba vieta, tātad, ja jūs pēcdoktorantu jauno zinātnieku pieņemat no jauna pie sevis darbā, tad jūs praktiski sasniedzat arī šo rezultātu. Vienīgi jums jāņem vērā, ja jūs atzīmējat arī pieteikumu sagatavojot, ka jums būs izveidota šī jauna pētniecības darba vieta, ka viņai būs jānodrošina ilgtspēja 1 gadu pēc pētniecības pabeigšanas. Tāpēc, ja jūs plānojat, ka jūs 28. gadā beigsiet, tad līdz 29. gadam šim jauniem zinātniekam pie jums vajadzētu strādāt. Šī amata vieta, tiek izstrādāta un uzturēta. Par mobilitāti. Es redzēju, bija arī mums jautājumi tātad par mobilitāti. Vai mobilitāte ir obligāta? Mobilitāte nav obligāta ar saimniecisko darbību saistītā, tātad šajā 4. atlases kārtā, bet tā var būt. Jūs droši varat braukt, veidot kontaktus, popularizēt arī uzņēmumu, stāstīt par savu pētījumu, iegūst jaunas zināšanas, stažēties, kā vien iedomājieties pēc būtības. Mobilitāti jūs visas komandējuma izmaksas ir attiecināmas. Par publicitāti, ņemot vērā, ka šis ir struktūra fondu projekts, tad publicitāte ir diezgan svarīga. Tas nozīmē, ka neretāk kā reizi 6 mēnešos jums ir jāpublicē informācija mājaslapā uzņēmuma. Uz vietas jābūt ir plakātam par pētniecības pieteikuma īstenošanu un izplatot tātad savus rezultātus, jums ir jālieto atsauci uz pētniecības pieteikumu, uz konkrēto pētniecības pieteikuma numurs jums jānorāda, kurš tiks jums piešķirts tajā brīdī, kad iesniegsiet savu pieteikumu. Šis ir ārkārtīgi svarīgi pie publikācijām, jo mēs ieskaitam tikai tādas publikācijas, kā sasniegtus rezultātus, kur ir šis numuriņš iekšā. Ja publikācijā nebūs atsauce uz pētniecības pieteikuma numuru, tā netiks ieskaitīta, diemžēl, un būs jāraksta vai nu jauna, citu variantu patiesībā nav. Par nodarbinātību. Vai pilna slodze ir obligāta? Jā, tur nekādu atkāpju nav. Pēcdoktorants strādā pilnā slodzē pētniecībā. Arī tad, ja viņš pirms tam ir strādājis uzņēmumā, veicis kādus citus darbus, savus pienākumus, tad šie viņa vecie darba pienākumi ir vai nu kā virsstundas tiek formētas, vai jūs meklējat citu varbūt darbinieku, kurš viņu aizstāja. Bet tā tiešā veidā tas nav savienojums. Mērķis ir, ka jaunie zinātnieki strādā pilnā slodzē, tātad uz šo pieteikumu, uz šo pētniecību, uz šo produktu vai prototipu, un tam ir arī tad paredzēts finansējums. Par darba algu. Darba algai nav noteikts ierobežojums 4. atlases kārtai, jo tas ir ar saimniecisko darbību saistīts. 1., 2. atlases kārta, kur startē universitātes, tur ir savādāk, to nedrīkst jaukt, bet pie komersanta tātad darba algai ierobežojumu nav, bet loģiski tai jābūt ir samērīguma principu jāievēro, skatoties kādas atlīdzības, kādas darba algas ir pārējiem uzņēmumā. Tas, kas nav atbalstāms pavisam noteikti, nav atbalstāms studiju kursu mācību materiālu izstrāde un tāpat arī lekciju lasīšana. Šis nav uz šīs programmas mērķis. Atsevišķa tikai pētniecības pieteikumam paredzēta mājaslapas izstrāde arī nav. To var darīt, bet tad uzņēmums to dara par saviem līdzekļiem, bet tās nav attiecināmas izmaksas. Tieši tāpat jaunu atsevišķu IT sistēmu vai datubāžu izstrāde, kas ir nepieciešama varbūt uzņēmumam, bet nav tiešā veidā saistīta ar pētījumu. Arī šādas izmaksas, kaut varbūt tas ir IT jomas pētījums, bet
tieši tādu datubāžu izstrāde nav atbalstāma. Vai pēcdoktorants drīkst strādāt citur? Šis ir arī viens no biežiem jautājumiem. Mēs vienmēr tātad atgādinām, ka pilnu slodzi viņš strādā postdoc pētījumā savā, un cits darbs, ko viņš vēlas darīt, tas ir darāms tikai un vienīgi pēc darba laika, sestdienās, svētdienās, nu, tādā mērā, cik viņš to var savienot, lai neciestu, nu, kvalitāte tieši uz pētījumu. Par pētniecības pieteikuma iesniegšanu. Visa dokumentācijas aprite, viss notiek caur postdoc informācijas sistēmu. Tad pašu informāciju jūs varat atrast par šo 4. atlases kārtu Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā lzp.gov.lv. Un tur būs pieejama visa informācija, bet pašu pieteikumu iesniegšana vēlāk arī administrēšana tādā mērā, ka iesniedzot kāds atskaits vai kāds izmaiņas projektā, notiek postdoc sistēmā. Lai tik pieslēgtos postdoc sistēmai, uzņēmumam jānoslēdz līgums ar mums, un tad tiek piešķirts konkrētiem cilvēkiem lietotāju tiesības, un tad var sistēmu brīvi lietot. Nu jau tīri par pašu iesniegšanu, tās informācija mums ir diezgan plaša un diezgan daudz, un tad tādā liela pateiktu, kā to visu noorientēties, tad pats galvenais 4. atlases kārtā ir nolikums. To arī tātad skatāt mājaslapā, ir nolikums, un nolikumam ir 4 pielikumi, kurus mēs lūdzam. Varbūt liekas, ka daudz tās informācijas, bet apskata, tur ir ļoti daudz, praktiski visas atbildes jau sarakstītas priekšā. Tātad nolikuma pirmais pielikums ir aizpildīšanas metodika, un pielikumi šajā sadaļā ir par katru lauku rakstīts, kur kas ir ar kādu mērķi jāraksta. Skatat, lasat to, pielikumi ir praktiski visi pielikumi jau ir izstrādāti tādās kā veidlapu veidā. Daudz kas nav tur tāds īpaši pašiem jāizdomā, tad līdz ar to pēta to aizpildīšanas metodiku. Otrais pielikums - vērtēšanas metodika. Tātad jūs varat iepazīties tieši ar administratīvās vērtēšanas kritērijiem, kā Latvijas Zinātnes padome vērtēs jūsu pieteikumu, kas mums būs svarīgi, varat droši šķirt vaļā pētīt. Tas, ko no sirds iesaku jums, papētiet 3. pielikumu - zinātniskās kvalitātes vērtēšanas metodika. Šeit ir kritērija, pēc kā vadās ārvalstu eksperti, ko viņi vērtēs pie proposal, pie jūsu zinātniskā apraksta. Kādi būs tie svari, tur ir aprakstīti, kā viņi to dara un kā novērtēs. 4. pielikums - līguma projekts, tas droši vien vairāk pašam komersantam interesē, kāds būs tas līgums, kāds tiks slēgts un kā tas droši vien juridiski vairāk izskatās. Par to, kā sagatavot, tātad no tāda praktiskā viedokļa, kā sagatavot pieteikumu. Kā jau minēju, pieteikumu iesniedz 2 daļās. Pirmā daļa ir tāda sākotnējā pētniecības pieteikuma daļa, uz kuru praktiski jums arī no sākuma vajadzētu, tā teikt, pieslēgties un viņus sakārtot un iesniegt postdoc sistēmā. Tur šobrīd būs, agrāk bija diezgan plašāk viss jāaizpilda, šobrīd mums ir jauna kārtība. Postdoc sistēmā jums būs praktiski jāaizpilda 2 sadaļas, iesniegums, tur būs jānorāda pieteikuma numurs, RIS3 joma, kas iesniedz, kontaktpersonas, tā ļoti vispārīga informācija. Būs jānorāda valsts atbalsts, kādu jūs izvēlaties, de minimis vai 651. regulu, un jāpievieno pielikumi. Pirmais pielikums par pētniecības pieteikumu iesniedzēja apliecinājumu, tur ir iedota veidlapa, to arī aizpilda iestādes vadītājs paraksta un pievieno sistēmai. Otrais pielikums - diploma grāds, tātad zinātnes doktora grāds, diploms par doktora grāda iegūšanu. Šeit jūs viņu tātad nofotografējat, ieskanējat, pievienojat, kur jums ir iegūts. Gadījumā, ja jums doktora grāds ir iegūts vairāk kā 10 gadus iepriekš, varbūt sieviešu dzimtes pārstāvjiem vairāk, tas ir
jūs varat pagarināt to pārskatu par 10 gadus gadījumā, ja jūs esat bijušas bērnu kopšanas atvaļinājumā, vai varbūt tām ir bijusi kāda, tāda slimība, kaut kas garāks, līdz ar to tad jūs varat pievienot šādu izziņu klāt pie diploma, tad mēs to ņemsim vērā. Trešais pielikums - CV angļu valoda. Šis CV tiek dots ārvalstu ekspertiem, tāpēc viņš ir nepieciešams angļu valodā. Jūs viņu izstrādājat, viņš tātad pie vērtēšanas zinātniskās kvalitātes tiek nodots. Ceturtais pielikums, pirmajā daļā vissvarīgākais pielikums - zinātniskais apraksts angļu valodā. Tas ir apraksts, kuru mēs sūtīsim ārvalstu ekspertiem, 2 gabaliem, ārvalstu ekspertiem izvērtēt, ko tad jūs savā pētniecības pieteikumā plānojat, kādi būs rezultāti. Tas ir tā daļa, uz kuru jums ir jāpieslēdzas, var teikt, visvairāk, un jāsagatavot, jo jums ir jāsasniedz zinātnes kvalitātes tas minimālais slieksnis, lai tiktu uz priekšu. Tad jāpievienoja vienošanās vai nodoma protokols, tas gan ir brīvā formā, pēcdoktorantam ar iestādes vadītāju, ka gadījumā, ja šis pieteikums tiks apstiprināts, tad pēcdoktorants tiks pieņemts darbā. Tad 6. pielikums uz maziem vidējiem uzņēmumiem, tātad deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazam vidējam komersantam un pielikums. Un 7. pielikums tātad ir atvainojiet, balss jau pazuda. 7. pielikums. Tā. 7. pielikums, 7a vai 7b. Tas būs par atšķirībā, vai jūs izvēlaties de minimis vai džīber, tātad 651. regulu. Un 8. pielikums - gada pārskats par pēdējo gadu. Tad, kad jūs būsiet iesnieguši, kā jau iepriekš teicu, šo pirmo kārtu, viņi būs izturējuši zinātnisko kvalitāti, tad pēc tam būs jāiesniedz otrā daļa, kas jau būs postdoc sistēmā, jāizpilda lauki latviešu valodā un jāpievieno atlikušie pielikumi. Tur būs tātad šis finanšu vadības un grāmatvedības politika, pēcdoktoranta apliecinājums par dubultu finansējumu, ka nesaņem finansējumu arī no citām programmām, un ja kāds nepieciešams kāds tulkojums vai kādu apliecinājums par parakstiem, vairāk nekas arī nebūs tad. Par šo zinātnisko aprakstu, to, ko es jau iepriekš teicu, kas ir tas svarīgākais dokuments, viņu varat atrast mūsu mājaslapā. Tas ir aizpildīšanas metodikas 2. pielikums, ir pati zinātniskā apraksta veidlapa. Viņa ir jāizpilda angļu valodā. Jūs viņu šobrīd tur 5 lapas, maksimums ir 15 lapas. Ja jums tiek plānoti kādi partneri, tad vēl papildus varat 2 lapas klāt pielikt. Un savukārt 2.1 pielikums ir šī zinātniskā apraksta aizpildīšanas metodika. Jūs droši varat ņemt vienu un otru blakus, skatīties. Aizpildīšanas metodika ir arī angļu valodā un latviešu valodā, kā jums ērtāk, vai pēcdoktorantam, kā ir vieglāk, un pildat visu kārtīgi apdomājiet, precīzi, lai jūs varat uzrakstīt tīri par iepriekšējo pieredzi un iepriekšējām kārtām. Mums ir, lai gan postdoc sistēma, postdoc programma parasti nav ļoti populāra komersantu vidū, bet vairāki komersanti mums, protams, ir pieteikušies, bet to, ko gribēju jums vērst uzmanību par tiem ieguvumiem, izaicinājumiem, kļūdām un ieteikumiem, ko mēs varam sniegt no iepriekšējām kārtām. Tad varbūt sākšu ar ieguvumiem. Tad uzņēmumam, protams, jāņem vērā, ka tiek iegūtas jaunas zināšanas, tāpat kompetences uzņēmumā paliek arī pēc konkrētā projekta beigām. Ja jūs pabeidzat savu pētniecības pieteikumu, pēcdoktorants varbūt tā arī neturpina darbu pie jums, bet uzņēmums tomēr ir iegūs visdrīzāk kādu prototipu, kādu tehnoloģiju vai izpētīs kādu konkrētu jomu vai nozari, kas viņu ir bijusi ļoti svarīga. Tieši tāpat
tātad izstrādāts, kā jau teicu, šis tehnoloģiskais iekārta vai prototips, jūs varat tādā veidā uzlabot uzņēmuma kvalitāti, efektivitāti, varbūt apsteigt kādu konkurentu. Un viens no tādiem varbūt bonusiem ir, ka jūs izstrādājot šo tehnoloģiju, nevienmēr varat zināt, vai tā būs pozitīva vai negatīva, izdosies viss vai nē, tad šī ir tā iespēja jums neuzņemties visu risku tikai uz uzņēmumu līdzekļiem, bet izmantot arī publiskos resursus, skatīties, kā jums tas der un kas varbūt strādā un kas nestrādā. Protams, ka jūs esat izveidojuši sadarbību ar konkrētu jauno zinātnieku, kas vēlāk varbūt vairs netiek kvalificēts kā jaunais, bet jau kārtīgs zinātnieks, un jums vienmēr ir kāds, uz kuru jūs varat varbūt pieaicināt savam uzņēmumam, turpināt sadarbību ilgstoši, bet tikpat labi varat pēc tam arī varbūt projektu veidā vai kā citādāk viņu piesaistīt. Tādi izaicinājumi tad viss tā vairāk, ko mēs esam savā pieredzē izvērtējuši un redzam, ka ļoti svarīgs ir tas sadarbības modelis starp uzņēmumu un pētnieku. Jums vajadzētu jau no paša sākuma skaidri definēt, pieteikt, kā jūs redzat šo sadarbību savā starpā, lai pēc tam pieteikumu īstenošanas laikā nav kaut kādas izmaiņas vai kāds pēkšņi kādam ir citi mērķi un cits varbūt redzējums, tad to jau izrunāt pašā sākumā. Uzņēmumiem tas vairāk droši vien attiecās uz mazajiem, kas, diemžēl tā arī ir, ka ir grūtības nodrošināt stabilu līdzfinansējumu visā pieteikumu īstenošanas periodā, tad tas jums ir jau sākumā jāizvērtē. Tīri no tāda organizatoriskā viedokļa, jūs, kad noslēdzat līgumu, jūs saņemat avansa maksājumu starp 20 un 30%, un pēc tam jūs sniedzat atskaites reizi 3 mēnešus vai reizi 6 mēnešus, kā būsiet vienojušies ar mums, bet tajā noslēguma posmā, diemžēl, ir viens brīdis, kurā jums tomēr ir jāvar sevi nedaudz piefinansēt, priekšfinansējumu nodrošināt, lai to pēdējo maksājumu, kad jūs saņemat, tad varat mums iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka ir veikti maksājumi, un tad mēs jums samaksājam šo pēdējo maksājumu, tad, kad esam saņēmuši, ka ārvalstu ekspertu vērtējums ir pozitīvs un ka pieteikuma mērķis ir sasniegts. Jāņem vērā arī, ka jo jūs plānojat garāku pētniecības pieteikumu, jo uzņēmumu šajā, piemēram, 3 gadu periodā var mainīties prioritātes, var mainīties tirgus situācija, un uzņēmumu ir jāvar, tā teikt, pārslēgt vai pārorientēties, jo tas, kas sākumā ir ierakstīts pētniecības pieteikumā, tam vairāk vai mazāk ir jābūt arī noslēgumā izpētītam un ir jābūt sasniegtam. Tas nozīmē, ka ārvalstu eksperts, kad vērtē pēdējo to noslēguma vērtēšanu, viņš redz arī jūsu to pieteikumu, kas tika plānots varbūt tos 2 vai 3 gadus iepriekš un kā tas ir sasniegts. Līdz ar to tas var arī ietekmēt uzņēmuma. Tātad, lai nav tā, ka pēc gada jums varbūt tas vairs nav aktuāli. Administratīvais sloks tomēr, lai gan mēs ļoti, ļoti cenšamies atslogot jaunos un ilgadējos uzņēmumus, bet tomēr ir jārēķinās, ka tomēr administratīvais sloks nedaudz ir un reizi ceturksnī ir jāpieslēdz un ir jāsagatavo atskaites, kas varbūt nav tik sarežģīti vai kā citādi izpildām, citi pēcdoktoranti, zinātnieki paši ar to tiek galā pa brīvdienām, bet tam ir jāparedz kāds atbalsts. Kļūdas. Biežākās kļūdas, to, ko mēs arī esam redzējuši un ko ārvalstu eksperti ir novērtējuši, ka komersantiem var būt situācijas, kad viss tiek orientēts uz kādu prototipu vai tehnoloģijas izstrādi, ka būs sasniegts tas rezultāts, bet netiek pietiekami aprakstīta pati pētniecība. Tad jūs nedrīkstat nodalīt un aizmirst par pētniecību, jo šis ir vairāk vai mazāk pētniecības pieteikums, viss projekts veidojās
un tad tehnoloģija ir klātesoša tam, tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam. Zinātnisko aprakstu izstrādājat kvalitatīvi. Ja aprakstat konkrētas darbības, ko plāno jaunais zinātnieks veikt, tad tām savstarpēji ir arī jāsakrīt. Ja es plānoju tur vienu aktivitāti tādu, tad viņai jābūt norādītai arī Ganta diagrammā, viņai ir jābūt piesaistītam klāt, kas tad tur būs par rezultātu konkrētai tai darbībai. Neatstājiet uz pēdējo vakaru. Un droši vien var arī pēdējā vakarā, bet lielāks to varēs arī ārvalstu eksperti manīt, kad ir šis zinātniskais apraksts diezgan kvalitatīvi sagatavots. Jo dažkārt pat varbūt tā ļoti laba ideja, tā sliktāk aprakstīta vai neieguldoties, tad var nesaņemt tik augstu vērtējumu, kā gribētos. Pamatojiet pētnieka lomu, tātad zinātniskajā aprakstā neaizmirstat, pamatojiet, ko darīs pētnieks, kāda ir viņa loma, kā viņš uzņēmumā strādās, kā iekļausies un kā tas viss tiks tā smuki, kā zirnekļa tīkls savilkts kopā. Un, protams, pamatojiet arī un aprakstat to komercializācijas redzējumu, kas pēc uzņēmumam šis konkrētais virziens, šī pētījumā puse ir nepieciešama, kā tas var attīstīt uzņēmumu. Un viena no varbūt jocīgākajām, bet tajā pašā laikā ļoti biežām kļūdām, ko mēs redzam, ko ārvalstu eksperti norāda kā mīnus, ka ir ļoti vāji aprakstīti riski, tad risku analīze, ka vairāk vai mazāk pieiets formāli, bet tie riski iestājās, un tad vēlāk ir diezgan grūti novadīt tos riskus, ja par tiem iepriekš nav domāts. Līdz ar to droši tos aprakstat savā pētniecības pieteikumā. Tas, ko mēs iesakam, sadarbību ar pētnieku sākat veidot jau pieteikumu sagatavošanas laikā. Pārunājiet tas, ko pie ieguvumiem teicu, un pie izaicinājumiem pārunājiet ar pētnieku, kā viss notiks, kā tiks veidots, kas tiks sasniegts, to visu jau pirms tam izrunājiet, lai nebūtu nekādas domstarpības. Formulējiet pētniecības problēmu pašā zinātniskajā aprakstā. Nevis tikai pašu biznesa ideju, bet arī to pētniecības problēmu. Tātad biznesa visu laiku iet kopā ar pētniecību, abas divas puses. Novērtējiet reāli laika grafiku un resursus, vai par to naudu, ko jūs esat ieplānojuši, to varēs izdarīt. Un tieši tāpat par laika grafiku, lai nav vai nu izstiepts, vai nevarat galīgi tikt iekšā tajā savā nogrieznītī. Un padomāt tieši tāpat vērš uzmanību par to rezultātu izmantošanu uzņēmumā. Kā jūs viņu, to arī zinātniskajā aprakstā aprakstat, kā jūs pēc tam viņu izmantosiet, kā tas tiks, vai jūs attīstīsiet viņu tālāk šo konkrēto prototipu par tehnoloģiju, kā notiks tīri pati tā uzņēmumā. Jo var būt tāda situācija, ka jūs attīstat, piemēram, prototipu kādai tehnoloģijai, kuru jūs izmantosiet, lai ražotu savu produktu, un tādējādi jūs varat veicināt. Jūs varat izstrādāt kādu jaunu produktu. Piemēram, mums ir bijusi iepriekšējā pieredze, kad izstrādā zivju sālīšanas metodi, kuru pēc tam izmanto savā uzņēmumā. Tātad ir izstrādāta jauna metode, un pēc tam pieskaņo visu ražošanu, pamaina un attīsta, komercializē šādi viņu. Ir varianti, ka jūs, mums arī no pieredzes jums tagad stāstīšu, izveidojat kādu tehnoloģiju, mūsu gadījumā bija ventilēšanas iekārta, tātad, kurā tiks uzstādīta, un jūs par to saņemsiet, piemēram, ienākumus abonementu veidā, vai uzlabosiet sev jau kādu konkrētu tehnoloģiju, kas ļauj uzņēmumu ražot viņu produktu ātrāk. Arī tā, visi šie komercializācijas veidi, tos visus var likt iekšā. Varbūt tas būs jūsu kaut kāds materiāls, ko jūs izmantosiet, lai radītu
kādu pievienoto vērtību uzņēmumā. Tas ir tādi, mums ir vairāki, ka tiek izstrādāts materiāls vai tehnoloģija, kur uzņēmums pēc tam izmanto, lai ražotu jau tālāk savus produktus. To jūs varat visu plānot iekšā uzņēmumā, likt attīstīt. Ja tās ir zāles jūs vai kaut kas no farmācijas, tad jūs droši varat mēģināt izgudrot jaunas zāles vai kādu, nezinu, kādu vienu komponenti, tablešu apvalku vai kaut ko tādu, kuru jūs pēc tam liksiet iekšā, kas būs kaut kāds inovatīvāks. Arī tādā veidā tieši uz produktu jūs varat to veidot. Tas, ko vislabākais, ko mēs varam ieteikt, kad šo pētniecības pieteikumu konkrēto katrs jaunais pētnieks raksta no savas puses un arī pieslēdzās tātad uzņēmums, un tas ir tāds kā kopīgs darbs, vairāk vai mazāk, lai abas puses ir ieinteresētas un savā starpā saistītas, lai nav tā, ka pētnieks viens pats tur strādā. Neatstājiet pētnieku vienu pašu. Ir īpaši, ja viņš nav no Latvijas vai viņš ir ārvalstu, tad postdoc sistēma ir tikai vienīga latviešu valodā. Esat klātesoši, tā, ja varētu teikt. Jā, tātad paldies par uzmanību. Ja ir kaut kādi jautājumi, es labprāt atbildēšu uz viņiem. Tas, ko es uzreiz gribu pateikt, tad šeit ir mūsu nodaļas kontakti. Ja ir kaut kādi jautājumi, vai tagad nevēlaties jautāt, citreiz ir tā, ka kāds komersants, piesakieties uz konsultācijām, tīmā varat nākt pie mums ciemos, varam sazvanīties, jebkuram no maniem kolēģiem varat droši zvanīt arī man, un varam iet un sarunāt un izrunāt konkrētu kaut kādu to situāciju, vai ja kaut kur nav kaut kādas pārliecības. Bet, jā, šodien, jā, es pastīšos tā čatā, vai mums ir kaut kas. Tā. Paldies, Baiba. Jā, jautājums ir no Melitas. Vai iesniedzamajam CV ir noteikts formāts? Nē, nav. Tas ir kā katrs pats izvēlās, kā viņam liekas, tā, lai ārvalstu eksperts izlasot, lai viņam ir skaidrs, ka jūsu kapacitāte ļauj īstenot to, ko jūs esat aprakstījuši tajā pētniecības pieteikumā. Ka tas iet kopā, ka vai jūsu darba pieredze, vai jūsu iepriekšējās publikācijas, vai kas, ka viņas iet, ka vismaz par to tēmu ir un tā atbilst. Jā, un piebildu no kolēģis Lelds, ka CV angļu valodā. Jā. Jābūt. Jā. Aleksandram jautājums. Jā, labdien! 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 Jā, es vēlējos noskaidrot, vai mobilitāte ir attiecināma, vai es pareizi saprotu, un ja viņi ir attiecināmi, cik ilgi var būt šī ārvalstu mobilitāte? Mobilitāte ir attiecināma, jūs varat viņā doties. Ja jūs plānojat tādu garāku mobilitāti, tad to arī aprakstat tajā zinātniskajā aprakstā, kas tad ir tas, kāpēc komersants grib, lai jūs tur dodaties, ko jūs tur iegūsiet. To visu droši rakstat iekšā, aprakstat tāda noteikta termiņa, cik ilgi ir mobilitāte, cik viņa drīkst būt vai nedrīkst būt. Nav. Vienmēr jāatcerās tas, ka pieteikuma īstenošanas vieta ir Latvija. Jūs nevarat gluži aizbraukt uz visu laiku projām. Tā kā jums šeit ir jābūt kaut kādā brīdī, bet tāds konkrēts ierobežojums tāds nav noteikts. Skaidrs, paldies. Man ir vēl viens jautājums, ja drīkst. Vai publikāciju un konferenču izmaksas ir attiecināmas no šī projekta? Jā, tās ir pētniecības izmaksas, tiešās izmaksas, kas jums, ja jūs gribat, piemēram, sagatavot kādu labākā žurnālā publikāciju, tur parasti ir tādas lielākas tās maksas, tad jūs tās varat iekļaut. Droši. Labi, paldies jums!
Tā. Jā, paldies Linārd, par mums bija jautājumiem. viens jautājums, kamēr vēl nav, pat bišķiņ 2 laikam, te tādi, kas bija pirms tam jau uzdoti, kad pieteicās. Tur bija jautājums, vai Open Access publikācija ir obligāta, un vai tas dod kādas priekšrocības. Pirmais jautājums. Vismaz viena publikācija ir obligāta, vai tā ir Open Access vai kaut kur citur publicēta, tas ir pēc jūsu izvēles, bet jums jāņem vērā, ja jūs esat izvēlējušies, komersants ir iesniedzis pieteikumu, kurā ir tie plus 15%, tad, jums ir jādomā, kā jūs tā nevarat vienkārši paņemt plus 15% atbalstam klāt un neko no šī, neizpildīt. Līdz ar to tas ir svarīgi. Un tad vēl jautājums ir, ja projekts tiek finansēts, tā izpildes laikā parādās laborants, vai laborantam var maksāt algu no šī projekta, ja sākotnēji viņš tur netika ierakstīts, tātad, ja netika plānots. Tīri teorētiski jūs pieteikuma īstenošanas laikā varēsiet veikt grozījumus, ja nepieciešams, bet jums jārēķinās ar to, ka, cik tas pētniecības pieteikums liels tika plānots, ja, piemēram, jums vajadzīgs laborantam, es tagad pilnīgi pieņemami tā 5000 eiro, tad jums jārēķinās, kur jūs viņu noņemsiet. Vai tā būs pēcdoktoranta darba alga, vai kādas citas izmaksas. Līdz ar to jums nav tā, ka tā nauda nāk papildus klāt. Jārēķinās, kur to būs, kur noņemt. Bet ir fiziski, ja jūs redzat, ka jums kaut kur paliek pāri, kādā pozīcijā jūs varēsiet pārvirsīt. Tikai ar pieteikumu, ar grozījumiem. Mazliet administratīvi būs jāsagatavo grozījumi, bet tie ir teorētiski jūs to varat. Jā, tātad par mobilitāti, vai tā ir apmaksāta? Atbildējām, jā. Kā tiks vērtēta mobilitātes esamība, neesamība, ja uzsaukumā tā nav obligāti? Tā parādās vērtēšanas kritērijos. Tā parādās tajā posmā, ja, ārvalstu eksperti, jūs katru pētniecības pieteikumu novērtēs ar punktu skaitu. Ja iegūtais punktu skaits kādiem pieteikumiem, piemēram, 2 pieteikumiem ir vienāds, bet finansējums pietiek vienam, tad finansējums tiks piešķirts tam pieteikumam, kuram būs novērtēts ārvalstu ekspertu vērtējumā, tur, kur ir ietekme, implementation, impact, tur būs jāpievieno, ja tur būs lielāks punktu skaits, tad tiks atbalstīts tas pieteikums, kuram ir lielāks punktu skaits impactā. Ja arī šeit sakritīs abiem iesniegtajiem pieteikumiem, tad skatīs nākamo, kas ir izcilība, ekscelence. Ja arī šajā sakritīs, tā ir ļoti maza iespējamība, bet tā var gadīties, tad priekšroka tiks dota tam pētniecības pieteikumam, kuram būs plānota ārvalstu mobilitāte. Visādi citādi tāda konkrēta tieši vērtēšanas ietekme viņam mobilitātei kā tādai nav. Tas, kā jūsu pētījums skatīsies ārvalstu ekspertam, viņam var likties, ka tā ārvalstu mobilitāte ir ļoti liederīga un derīga. Tikpat labi ārvalstu eksperts konkrēti jūsu pētījumu lasot, viņam var arī šķist, ka tā nav obligāti nepieciešama. To jūs plānojat paši, kā jūs pamatojat, tāpēc rakstat zinātnisko aprakstu skaidri, precīzi. Tā, un es skatos čatā vēl ir. Lelda jau atbildēja. Tātad par ieguldījums natūrā, ja startē 4. atlases kārtā kā komersants, tad šeit ieguldījums natūrā nav paredzēts. Tas ir tikai privātais finansējums naudas izpratnē. Jūs arī, kad pieteikumu to privāto līdzfinansējumu pamatosiet, būs jāuzrāda vai no ar kontējumiem, vai kaut kā tā līdzfinansējuma daļa, šī privātā daļa nāk no saimnieciskās darbības tieši. Tā, vēl bija kāds jautājums, kuru mēs neatbildējām. Bija par TRL līmeņi. jā. Tātad, jā, TRL 1 parasti ir fundamentālais, tāpēc es šeit neakcentēšu, jo konkrēti 4. atlases kārta ir rūpnieciskais līdz eksperimentālajām darbībām, līdz ar to 2., 3., 4.
varbūt 5., bet tas jau tur tā uz robežas, jo gluži tā svītru novilkt nevar. Tad tas 2., 4. ir tas posms, kurā jūs strādājat. Patiesībā, ja ir vairāk par TRL4, jau 5, 6, tad tur jau sāks vairāk iet droši vien uz LIA programmām. Lieliski. Vairāk jautājumu šobrīd neredzu. Arī rokas neredzu, ka būtu paceltas. Paldies, Baiba. Stāstījums bija tiešām visaptverošs gan par mazākām detaļām, gan lielākām. Vēl tomēr viens komentārs ir. Tad nolasīšu, lai arī ierakstā tie, kas skatīsies, dzirdēs. Tad precizējums par mobilitātes, publikācijas un konferencēm. Vai lieliem komersantam tas arī ir attiecināms no izmaksu viedokļa? Var nolasīt vēlreiz? Jā, čatā tātad precizējums par mobilitātes, publikāciju un konferencēm. Tad šeit vairāki aspekti vienā jautājumā ietverti. Vai lieliem komersantam šīs te ir attiecināmas darbības izmaksās? Jā, mobilitātei drīz doties, tās būs droši vien komandējuma izmaksas. Ja tā ir kāda garāka mobilitāte, kur ir mācības, tad tās ir mācības. Tur mazliet tur ir tā atbalsta intensitāte 50%, publikācijas jā, visiem, dalība konferencēs jā, visiem. Jā, maziem, vidējiem, lieliem. Bet katrā ziņā, ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstat mums, sūtat e-pastos, droši zvanat. Varbūt tas, ko es vēl varētu akcentēt, šī 4. atlases kārta mums ir tātad no februāra līdz maijam, bet ja jūs izlasīsiet nolikumu un papētīsiet, tad praktiski mazāks konkurss ir, ja jūs nākat pēc iespējas ātrāk, jo tur sanāk ir, tur tas, kamēr tas finansējums ir pieejams. Jāsaka, kā ir. Finansējums ir pieejams 1,9 miljoni, kas rupja rēķinot būtu apmēram 10 šādi pieteikumi. Ja ir par mazāku summu, tad vairāk sanāk, bet jo jūs ātrāk nākat, jo jūs varat ātrāk ielikt tajā programmā iekšā. Jo mēs nevaram dot garantiju, ka maijā finansējums būs vēl pieejams. Ja viņš būs izlietots ātrāk, tad var būt, ka atlases kārtas slēdzas ātrāk. Ciet. Jā, arī pēc šīs sanāksmes dalībniekiem nosūtīsim vēlreiz informācijas apkopojumu arī ar šo prezentāciju, tad varēsim padalīties. Un, ja kādi jautājumi, tad, kā jau Baiba minēja, varat droši rakstāt, varat arī sazvanīties vai ieplānot kādus specifiskākus jautājumus apspriest, ko varbūt šoreiz neuzdevāt. Jā, vairāk jautājumus šobrīd neredzu. Teikšu tad vēlreiz lielu paldies Baibai par izklāstu, par stāstījumu un atbildēm uz jautājumiem, dalībniekiem par aktīvo iesaisti un to, ka piedalījāties, un novēlu arī no darbdevēja puses to, ka aktīvi izmantojam šīs iespējas, kas mums ir pieejamas, attīstam, inovējam un darbojamies, lai tātad veidot vēl lielāku šo pievienoto vērtību gan mums pašiem, gan uzņēmējdarbībai kopumā. Tā kā vēlreiz liels paldies, ieraksts būs pieejams, nosūtīsim un novēlu, lai izdodas veiksmīgi pieteikumi un sekmīgs rezultāts. Paldies! Paldies!